un ļoti daudz saka, ka Petersons kundze labi strādā. Vaina nav viņā. Tā arī ir kaut kāda vecs vēzīts ir sistēmā iemeties, un ar to šobrīd mēģina tik galā. Arī publiskajā telpā, protams. Jā. Nu, es varbūt šeit. Tātad nedēļa atpakaļ finanšu ministra Dana Reizniece-Ozola bija pie mums frakcijā, Latvijas reģiona apvienības frakcijā, kur viņa teica, ka viņa pilnībā uzticas vidu vadībai. Ir pagājusi nedēļa. Tikai nedēļa. Un Dana Reizniece-Ozola beidzot ir nonākusi pie pareizā secinājuma, ka vidi ir zaudējusi uzticību sabiedrības acīs, un tur ir tikai viens zāles. Ir tikai viens zāles, kādā veidā atgūt uzticību. Proti. Nomainīt visu vadību. Visu, pilnīgi visu vadību vidā. Un ko tas dos? Tātad pirmkārt tas dod iespēju ielikt jaunus vadītājus, kas nozīmē, ka ir iespēja atgūt uzticību vismaz īstermiņā. Vidējā termiņā šiem te vadītājiem tad ir jātiek galā ar kadriem, kas ir izpildītāja līmenī, kuriem var uzticēties, kuriem nevar uzticēties, kuri gatavi pildīt savus pienākumus un spēj pildīt savus pienākumus, un kuri nespēj. Un jādod iespēju pēc tam tiem, kur spēj un var un grib, pierādīt sevi. Un tikai tādā veidā, jo uzticības zaudēšana nav iespējams atgūt uzticību ar esošajiem vadītājiem. Nav iespēja atgūt uzticību. Tā nekur pasaulē nenotiek. Ja šī uzticības krīze ir izveidojusies starp sabiedrību un valsts ieņēmumu dienestu, tad nav iespēja ar esošo vadību pasakot, ka viss problēma ir tikai izpildītāja līmenī. Pat ja vadībā ir viss kārtībā, nav iespēja atgūt. Nu tā nenotiek nekur.